Manuprāt, Liepājā īpaša ir tā atmosfēra, kas ir tikai Liepājai. Pati pilsēta līdz ar to, ka viņa nav pārāk liela, un tas, ka viņa ir tik tuvu jūrai, un cilvēki, kas to veido. Tā ir tā kopējā atmosfēra, kas ir īpaši tikai Liepājai. Liepājā brīvo laiku es pavadu labprāt pludmalē, tajā pašā teātrī reizēm, pie draugiem, pie ģimenes, vispār Liepājā. Tie ir liepājnieki paši par sevi, viņi ir citādāk nekā pārējā Latvija, man liekas. Un te ir arī jūra, kas piedod tādu, kaut ko tādu pilsētai, kas nav citur, teiksim, Ventspilī arī jūra, bet tas nav tas. Nu jā, tie ir liepājnieki un jūra. Nu, es strādāju teātrī un nav baigi daudz to variantu, kur strādāt. Tā ir Valmiera, Daugavpils vai Rīga vai Liepāja un Liepāja ir teātris. Nu, tā dzīve ir iegrozījusies vienkārši. Brīvo laiku Liepājā pavadu vai mājās, vai arī izklādēties uz fonteini, vai arī uz pludmalu, uz Liepājas kājām. Mākslinieka gaisotne, radošums. Man liekas, ka Liepāja ir tieši slavena ar to, ka tik daudz grupas ir muzikālās un tieši ar to muzikalitāti, radošumu mums ir teātris ļoti labs. No to mākslinieku gaisotni, kas virmo pilsētā. Nu, man šī pilsēta jau ir patikusi jau kopš bērnības. Un droši vien arī tās pašas mākslinieciskās gaisotnes dēļ. Tas, ka šī pilsēta ir maza, nav drūzma liela, tas man varbūt pievilina. Un, protams, jūra, kas man ļoti, ļoti patīk. Es domāju, tā aura un atmosfēra, kas ir šajā pilsētā. Tad, kad es atbraucu no Rīgas, dzīvoju Rīgā 20 gadus, visu savu apzināto vecumu. Jā, šeit ir pilnīgi savādāks, tā ir viss daudz kompaktāks, bet tajā pašā laikā tas, ko es biju dzirdējis par Liepāju, par to auru, par to atmosfēru šai pilsētai, es domāju, ka tas ir tikai izdomāts, bet dzīvojot Liepājā, es apzinos to, jā, kaut kāda burvība un šarms šajā pilsētā ir. Tad, kad es sāku Liepājā dzīvot, es tur mēģināju kaut kādiem klubiņiem iet un tā, bet šobrīd lielāko savu daļu, man gan maz ir tas brīvais laiks, bet cenšos kaut kur kopā ar draugiem, vai nu pie jūras mēs aizbraucam, vai nu es braucu ar citiem draugiem makšķerēt, medīt. Liepājas ezers ļoti iemīļots ir un mazliet tālāk no Liepājas braucu stažēties, mēģināšu kļūt par mednieku. Un tas ir tas, ka mēs dzīvojam it kā pilsētā, bet tajā pašā laikā mēs 20 minūšu attālumā no pilsētas darām savus hobijus, medījam, makšķerējam. Piemēram, ezerā mēs makšķerējam. Rīgā tas nebija iespējams tik viegli. Šeit tas ir daudz vieglāk, tas ir baigi forši.